Ir cilvēki, kuri brauc ar mašīnu, kam ir mašīna, un viņi grib būt gatavi visam. Un tādiem cilvēkiem bagažnieka ir gan lāpsta, gan tur cirvis, gan visāda tur daudz ķīmies, gan tur veistiklam kanniņas daudz, arī degviela ir. Rezultātā tas bagažnieks nevis tā kā tukša telpa, bet pilnīgi piepildīta telpa. Man pašam arī ir mašīna, un es tiešām gribu būt gatavs. Tā kā ja kas, lai man mašīna tur būtu tas, kas nepieciešams. Un mēs padomājam, ka ir 4 tādas tiešām nepieciešamas lietas, kuras visu laiku jātur mašīnā. Kas ir tas lietas? Kas ir tās svarīgās lietas? Mums vienmēr vajag tīru vējstiklu. Tas ir obligāti, jā. Tas ir primāri. Ja tu neko neredzi, tad nekur tālu netiksi. Tas ir vissvarīgākais. Mums ir vējstikla mazgāšanas koncentrāts vasarai, ja, šādā mazā, ērtā, parocīgā pudelītē. Kas šeit ir ļoti ērti? Tātad šeit saspiežot pašu pudeli, redz, kā piepildās. Ja, un ielai iekšā tajā tvertnē un vienkārši tīru ūdeni, lai pa virsmu. Jā, sanāk ļoti ērti, ka man mašīna vajag nevis 5-litrīgu kanniņu, bet tikai tādu mazu pudelīti. Bet ūdeni es varu pat pārtikas veikalā nopirkt un ieliet. Tas ir tiešām baigi ērti. Jā. Viena lieta, ja pārvietoties pa pilsētu, tur braukt no darba līdz mājām. Cita lieta, ja ir kaut kāds ceļojums tur uz citu valsti jābrauc, kad vairākas stundas jābrauc ar mašīnu, tad visi zina, ka gan priekšā tur uz numurzīmes, gan uz stikla ir ļoti daudz kukaiņu. Tā kā tiešām ļoti daudz. Un ir taču speciālais kaut kāds līdzeklis konkrēti pret kukaiņu. Jā, šāds te ērti lietojams, tādas, kā putis var teikt, kukaiņu noņemšanas līdzeklis. Un kā darboties ar to? Uzsmidzini uz, kur tie kukaiņi ir, pagaidi kādas 5-10 minūtes, un tad vajadzētu kārtīgi nomazgāt arī automašīnu. Nomazgāt vai noslaucīt ar kaut kādu lupatiņu sākumā mehaniski? Būtu labi, ja to darītu ar kādu mīkstu drānu, ja, jo tie kukaiņu traipi, kamēr viņi ir svaigi, viņi diezgan viegli nomazgāsies nos, bet ja jau ir daži 100 kilometri nobraukti un ar sauli viņi ir piecapušies ļoti, ļoti spēcīgi klāt pie tās, pie krāsas, ja, vai lukturiem vai numura, tad viņi nāk diezgan grūti nos, ja, tāpēc šitien vajag drusku ilgāk uzsmidzināt, pagaidīt un ar kādu mīkstu drānu viņus tā kā notraukt. Un pēc tam kārtīgi vienkārši ar ūdeni noskalot automašīnu. Man, protams, gribas, lai man iekšā mašīna vienmēr būtu tīra, svaiga, smaržīga, bet katru reizi braukt uz kaut kādu mazgātuvi, gaidīt stundu, kamēr tur izmazgās. Tur maksāt diezgan daudz, vai pašam tur veltīt stundu vai vairāk tur visai tie tīrīšanai, man negribas, man nav laika, un noteikti ir kaut kāds cits risinājums. Jā, mums ir tāds aktīvās tīrīšanas putas, un forši, ka tāds ir mašīnā līdzi. Jā, viņš gan noderēs arī tādai lielai nopietnai salona uzkopšanai, bet noderēs arī tad, ja, piemēram, izlīs Coca-Cola, kas bieži gadās ceļojumā, jā, vai tagad vasarā saldējums, jā, tad ko mēs varam darīt? Vienkārši paņemam no bagažnieka putas, uzsmidzinam uz tās netīrās vietas. Drusciņi pagaidām, lai iesūcās, kā visām ķīmijām patīk drusku iedarboties. Un atkal ņemam lupatiņu un ar slaukošām kustībām. Jā, tātad šādi te. Un pagriežam to tīro vietu un tā kā izsūcam ārā tos netīrumus. Jā, šeit kamerā varbūt neredzēs, bet šeit var redzēt drusku jau to netīrumu. Viņš te arī paņēma vienkārši no putas. Tas noteikti ir ļoti aktuāli, kad cilvēks brauc kaut kur tālāk un kad viņš ēd pie stūres. Jo cik to akurāts nebūs, vienalga krīt kaut kādas tur vai no saldējuma kaut kas, vai tiešām kaut kādi dzerieni. Bez tā vispār neiztikt. Un es esmu novērojis, ka biežāk tas gadās tieši pasažieriem. Bet šo līdzekli var izmantot tikai sēdekļiem vai arī panelim? Ar šo var tīrīt visu salonu.
Ja? Tātad gan, kas ir tekstila virsmas, gan arī visas cietās plasmasas. Pie tam nav jāuztraucās arī, kur ir airbagiem tās vietiņas. Tas viņas nekādā veidā neietekmēs, un viņš tā kā viss strādās ļoti labi. Tad sanāk, tas ir tāds ļoti universālais līdzeklis. Un principā ar šo līdzekli var iekšā pilnīgi visu tīrīt mašīnai. No stīkla nevajadzētu. Bet, tas ir skaidrs, viss, kas ir salona, plasmas, tekstili, pilnīgi mierīgi viss. Bet vajag uz lupatiņas un tad tīrīt, vai uz virsmas un tad tīrīt, vai nav nozīmes? Es teikšu, kā ērtāk. Šis ir kā ērtāk un labāk, tās, kas ir putas, labāk ir viņas likt uz virsmas, ja, jo tiem maziem burbulīšiem tur sadaloties, viņš tā kā sit to netīrumu ārā. Ja, tas tādā mikroskopiskā līmenī, bet tas notiek. Ja, tāpēc tās arī ir putas, nevis kaut kāds vienkārši šķidrums. Ja man vajag uzpumpēt riepu, man vajag sākumā atskruvēt to korcīti, un būs netīras rokas. Un vispār tiem, kuri brauc mašīna, netīras rokas, tā ir diezgan tāda regulāra situācija. Un, lai nebūtu lieki jāapstājas un jāmazgā, ir foršs risinājums. Jā. Powerwipe salvetes palīdzēs notīrīt ne tikai rokas, bet arī visādus instrumentus, visu kaut ko, kas vien ir bijis vajadzīgs pa ceļam. Ja? Rokas paliks netīras nevien no tās micītes noņemšanas, bet arī, piemēram, pēc ēšanas. Ja, ja mēs izvēlamies ēst automašīnā, tad ar šo mēs varam pēc tam rokas smuki notīrīt. Sanāk, ka tas salvetes viņas var notīrīt gan eļļu, gan viņas tā kā nav kaitīgas rokam. Es mierīgi varu rokām āda nenoies pēc tam. Pilnīgi droši izmantojams rokām un notīra dažādu veidu netīrumus. Ja, gan tos, kas ir saistīti ar šofera pienākumiem, teiksim tā, pat ja ir bijusi jāmaina riepa, kad rokas ir ļoti netīras, to visu ar šīm Powerwipe salvetēm ļoti ātri notīrīt. Tā ir tāda ļoti ērta lieta, lai notīrītu stūri. Tāpēc, ka bieži cilvēki, kad viņi tīra paneli, viņi izmanto kaut kādus tādus, kuri piedod spīdumu, ar viņiem nedrīkst slaucēt stūri, tāpēc, ka slīdēs. Jā. Un tādas salvetes, viņas tieši notīrīs to stūri, tur nebūs nekas netīrs vai līpīgs, bet stūra neslīdēs. Tā ir tāda ļoti liela priekšrocība. Tad šie 4 produkti, tie ir tādi must have katra mašīnā. Jā, ar šo komplektiņu būs pasargāts pret visu, kas tā kā vairāk vai mazāk var gadīties ceļā. Ko ņem vērā? Vēlams to visu glabāt bagažniekā ēnā. Ja? It īpaši, ja runa ir par aerosoliem, nekad neglabā tiešos saules staros. Ja? Tas attiec ne tikai uz automašīnu, bet uz jebkuru vietu un uz jebkuru aerosoli. Jā. Un, protams, iegādāties var pilnīgi visos mūsu veikalos.